Mājā veikta pilnīga renovācija, jumta, fasādes, pagrabstāvu sakārtošana un siltināšana, apkures sistēmas nomaiņa un vēl citi darbi. Tas viss padarīts īsā termiņā, aptuveni 4 mēnešu laikā. Kopējais ietaupījums par siltumu varētu būt vismaz 30%. Neskatoties to, kad ir sasniegta šī renovācija, bet lielākais panākums ir tas, ka tomēr mājas iedzīvotāji ir vienoti. Tātad mēs ļoti pozitīvi pieņemam visus lēmumus. Sākotnēji arī bija ļoti grūti, bet tas ir tas lielākais darbs, kas ir padarīts, jo visi saprot to, ka dzīvo tādā sakoptā vidē tomēr ir ļoti pozitīvi. Mājā ir 60 dzīvokļi, bet kopējās projekta izmaksas pārsniedz 120 000 latu. Pusi no summas tātad seks Eiropas Savienība. Viens no pirmajiem mājas iedzīvotājiem, kurš te sāka dzīvot pirms aptuveni 40 gadiem, ir gandarīts par padarīto. Par šādu iespēju, ko mums Eiropas Savienība pavēra, mēs nebijām pat sapņojuši. Un pateicieties mūsu valdes priekšsēdētāji Olgai, viņas dzīves biedram, mēs esam pie šāda iznākuma. Un, kā jūs redzat, mēs esam liecinieki šīs mājas otrai atzimšanai. 28. decembrī līgumu par Eiropas reģionāla attīstības fonda piesaisti noslēdza Liepājas biedrība Tisē 81. Tā ir vecākā biedrība Liepājā un darbojas jau no 2001. gada. Līdz šim daudz paveikts par pašu līdzekļiem. Mēs darbus uzsākām 16. oktobrī. Tas ir pēc ministru kabineta noteikumiem atļauts. Pirms šī līguma noslēgšanas var šos darbus uzsākt jau. Mājā iecerēts nosiltināt fasādi, pagrabu, nomainīt karstā ūdens stāvvadus, nosiltināt starpsienas bēniņos. Tāpat paredzēts demontēt vecos balkonu stiklojumus. Mēs vienosimies ar būvvaldi, jo līdz šim mums tie balkoni ir dažādi, katram savs, un mēs gribam, lai tomēr māja būtu smuka, un vienojušies par šo balkonu demontāžu. Kopumā pirmsvētku dienās Latvijā noslēgti 8 līgumi par Eiropas reģionāla attīstības fonda līdzfinansējumu piesaisti daudz dzīvokļu māju renovācijai. Inga Ozoģers Garcons, televīzija, Dzintare.